Sveiki, te atkal Harijs. Jau ilgāku laiku cenšos vērst sabiedrības uzmanību nepieciešamībai reformēt politisko partiju sistēmu. Sabiedrība par atklātību dēlnu 2021. gadā organizēja ieinteresēto pušu diskusiju par lielāku atklātības nodrošināšanu attiecībā uz partijas biedru sarakstiem. KNAB, kurš atbild par partiju uzraudzību, plānoja līdz 2023. gada beigām līdz ar IT sistēmas atjaunināšanu veikt vairākus pasākumus, lai to īstenot. Acīm redzot, KNABam tas nav izdevies, jeb tiek uzskatīts par mazsvarīgu, jo 7. aprīlī lasām Letas ziņu par Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu, kas publicēts sabiedriskos medijos, ka ir grūtības pārbaudīt politisko partiju biedru skaitu un nav iespējams konstatēt, vai biedra reģistros norādītā informācija atbilst fizisko personu reģistru datiem, vai visas sarakstā norādītās personas ir reāli eksistējošas, un vai viena un tā pati persona nav norādīta vairāk partiju biedru reģistros. Ņemot vērā, ka dzīvojam hibrīda kara apstākļos un sarežģītā ģeopolitiskajā situācijā un tuvojas gan pašvaldību, gan Saeimas vēlēšanas, uzskat, ka ir nepiedodami vieglprātīgi šim apstākļiem nepievērst pienācīgu uzmanību. Mūsu daudzās mazskaitlīgās partijas, kurām turklāt nav iespējams konstatēt biedru skaitu, turklāt partiju apvienībām vispār nav jāiesniedz partiju biedru reģistri, rada bažas, ka tas var ļoti ietekmēt vēlēšanu rezultātus, iespējam trešo valstu iejaukšanās. Ir zināms, ja likumā ir iespēja to apiet, kāds noteikti to izmantos. Iepriekš minētais liek šaubīties, vai dažas sīkpartijas vispār ir tiesības piedalīties vēlēšanās. Turklāt 19 partijas un 4 partiju apvienības atrodas likvidācijas procesā. Daži procesi ilgst pat 13 gadus. Iespējams, ka šo partiju biedri jau darbojas citās partijās. Gribētos teikt, ka partiju saimniecībā faktiski ir ļoti liela nesakārtotība. Šis noteikti arī ir viens no apstākļiem, kāpēc mēs attīstībā atpaliekam no kaimiņu valstīm. Rodas lielais jautājums, vai kāds var šo visu beidzot sakārtot. Ministra kabinets to acīm redzot vai nevēlas, vai arī nespēja. Spilgts piemērs jau ir Rail Baltica sāga. Tur politiķi ir parādījuši absolūti mazspēju. Nevajadzētu atstāt šo bez ievērības.